Jums jāpaņem aploksne, pēc starta signāla jāatver tā, jāapskatās fragmentiņi, jāatpazīst tie, jādodas uz konkrēto pieminekli, jāsaņem tur kontroltalons un jāatgriežās atpakaļ. Un tā, uzmanību, gatavību, starts! Arī mēs, raidījuma veidotāji, devāmies ceļā, lai pārliecinātos, kā tad veicas mūsu konkursantiem. Liels bija mūsu pārsteigums, kad Basteikānā netālu no Rudolfa Blaumaņa pieminekļa sastapām pašas eksotiskākās mūsu konkursa dalībnieces. Lai gan Rudolfa Blaumaņa viņas bija atpazinuši, diez vai viņas zināja, ka tā nav pirmā un patstāvīgā pieminekļa vieta. Pats piemineklis tap veidots 1929. gadā tēlnieks Teodors Zaļkans. Arī nākamajā konkursa vietā mums gaidīja kāds ielu muzikants un arī pats piemineklis gleznotājam Janam Rozentālam. Un par lielu prieku un arī pārsteigumu tieši šajā vietā atkal sastapām mūsu konkursantus. Intriga pieaug, jo šos dalībnieces nebija iepriekš pieteikušās, un pirmo reizi tās ieraudzījām konkursa dienā Doma laukumā. Bet neskatoties uz mūsu izbrīni, viņas mūsuprāt bija atminējuši pirmās kārtas visgrūtākā uzdevuma, proti atpazinušas pieminekli Janam Rozentālam. Piemineklis taps 1936. gadā, un to granītā un bronzā veidojas tēlnieks Burkhards Zenis. Konkursantu uzdevums bija atpazīt pieminekļa fragmentu gleznotāja mūzu, un šis uzdevums tika veikts godām. Un to droši varam apgalvot arī konkursa dalībnieku vārdā, kuri pamazām tā nedaudz noguruši atgriezās laukumā, jo tuvojās noteiktais laiks, stunda pēc starta. Un mums bija interesanti tieši šajā brīdī iepazīties ar dažiem no mūsu konkursa dalībniekiem. Sakiet, lūdzu, kurienes jūs esat? Es mācīties latviešu valodā un krieviešu valodā. Tu mācījies Latvijā? Jā. Un piedalies arī mūsu konkursā? Vakarā. Viņas piedalās arī mūsu konkursā? Nē, mēs nācām nejauši garām, bet nolēmām pienākt paklausīties muziku. Un no tā iznāca, ka viņas gribēja paņemt aploksnes. Un kā viņām veicās? Jūs jau bijāt līdzi visu laiku? Nu, man bija, diemžēl, jāskrien līdzi, bet tas ir veselīgs skriešana samurai garā, jā? Un sakiet, lūdzu, vai ir vispār vērts piedalīties tam līdzīgos konkursos? Man liekas, ka noteikti, jo man pašai bija interesanti, vai viņas atšifrēs. Mēs esam daudz gājušas garām, un viņas ļoti daudz interesējās gan par tādu vēsturi, ko mūsu skolēni nezina nemaz un negrib zināt. Lūk, un viņas tā dziļi mācās, un arhitektūru. Viņām būs jāmāk pastāstīt saviem tautiešiem par Rīgu jau šovasar, bet arī mūsu audzēkņiem būs jāpastāst. Tā kā viss ir jāprot, vai ne? Es ceru, ka viņām būs veicies, un viņām arī būtu paticis šeit. Es domāju, ka noteikti, jo citādi viņas nekad nepiedalās tur, kur nepatīk, tur mēs neejam.